Daugavpils Universitātes ziņas. IT nedēļa Daugavpils Universitātes viesturā izsazēmējās ar cīši svarīgu notikumu. Trešdien, 27. jūnijā, 5 renovācijas tiek atklāta Daugavpils Universitātes vuicēbu bāze Ilgas, kas tagad ir palikusi par vienu no mūsdienīgākajām un modernākajām studiju un pētniecības bāzēm Austruma Eiropā. Timā ir izveidotas 3 globotuvis ar klimata kontroli, pietamu kukaiņu kolekciju uzglobošanai. Ir pieejams bezvadu internets, uzlaboti mobilū telefonu sakari. Āka ir dalāgota cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, ir speciāli aprēkoti sanitārī mazgli, cilvēkiem ratiņkrāslos ir izbūvēta uzbrauktuve, lifts pacēlojas, nodrošinoti uzraksti braila rakstā, itai toļok. Renovācijas darbi tiek veikti ERAF finansēta projekta Daugavpils Universitātes studiju kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošinošana ietvaros. Ilgu atklāšanas ceremonijā kopā ar Daugavpils Universitātes kolektīvu dasadalīsīs porstovi no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Daugavpils pilsētas dūmis un Daugavpils novada dūmis. Atklāšanas pasauciņa laikā svinīgai tiks grīsta lente, kā arī tiks veidota Latvijā pirmo akadēmiķu stodēto kūku aleja. Ilgu atdarēšanas svētkos notiks arī pirmais lielais pasauciens - 6. Sēlijas kongress, ko organizē Daugavpils Universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmijas humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa, Latvijas Zinātņu akadēmijas bioloģijas, ķīmijas un medicīnas zinātņu nodaļa un Sēlijas asociācija. Jau 10. vasaru pēc kārtas Daugavpils Universitātes studiju programmas viestures studentim un absolventim kopā ar Mutvordu viesturis centru ir izpiedotīs Mutvordu viesturis ekspedīcijos, kuramos tiek apzinoti teicieni un dažādam Dienvidu Austrumu Latvijas pilsātam un pogostim. Arī itamā gadā no 25. līdz 29. jūņam notiek kārtīgo itamā reizē jubilejas ekspedīcija Višķi 2012. Tos laikā ekspedīcijas dalinieki teikās ar Višķu i blokus pogostu dzeivotojiem, ka bija klausētos jūs atmiņos par jaunāko laiku Latvijas viesturi i pieteitu sociālos atmiņas aspektus. Niuļa Daugavpils Universitātes Mutvordu viesturis centra kolekcijos globojās vairāk nekā 1000 dažādu īrakstu ar cilvēku dzeivis stostim. Laikam ritot centra ekspedīcijas ir palikušas arī starptautiskas, timos ir dasadalījušies viesturnīki no Lielbritānijas un ASV. Itamā gadā ekspedīcijā dasadalīsies pietnīca no Japānas. Itamā nedēļā turpinājās arī izlaiduma laiks Daugavpils Universitātē. Ceturtdien, 28. jūnijā diplomas par augstākos izglītības dabūšanu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Pīktdien, 29. jūnijā humanitāros fakultātes un dabas zinātņu matemātikas fakultātes absolventi. Pēc sestdien, 30. jūnijā izglītības un vadības fakultātes absolventi. Kopumā itūgad Daugavpils Universitātes diplomas saņem apmēram 700 jaunu speciālistu. Pavisam drīz no 2. jūļa soksīs dasacēšanos studijām Daugavpils Universitātē jaunajam 2012. līdz 2013. studiju gadam. Jau 2. gadu reģistrētīs varēs elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Jaunajā studiju gadā Daugavpils Universitātē tiek piedāvāta iespēja studēt kaidā no 58 dažādu līmeņu jūmu studiju programmām. Stojotīs universitātē vairāk nekā 600 pirmo kursa studentu būs iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt tiem, kuri studēs par maksu, ir iespējamas atlaides līdz pat 100%. Labākie studenti varēs saņemt arī valsts stipendijas, bet Daugavpilī dzīvojošiem studentiem ir iespēja saņemt arī pašvaldības stipendijas. Studējot Daugavpils Universitātē ir iespēja gūt arī pieredzi kaidā no 90 ārvalstu augšskolām, kuras ir universitātes sadarbības partneri. Daugavpils Universitāte ir lielāko Austrum Latvijas augšskola, jau 2. gadu pēc kārtas arī labāko reģionālo augšskola. Ja gribi dabūt Eiropā atzītu augstāko izglītību un studēt vienā no modernākajām izglītības iestādēm Latvijā, noc iz Daugavpils Universitāti!
Par itām citam Daugavpils Universitātes aktualitātam losit Universitātes sāteslapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedriskos attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.